Skatās pašlaik 53 cilvēki. 54, tad vajag mazliet sasproties. Ielaikojam. Tā, es atveru, man patiesībā iet. Bīstams metiens bija, numur 93 Jevģeņa Lemašova izpildījumā. Tur uz brīdi pazaudējis ripu. Tomēr kaut kā sekmīgāk tie uzbrukumi, vismaz saturīgāk izveidojās līdz galam Regram, jau bija bīstam Andris Turksvārds. Tur tajā dialogā par Istinām es neiesaistīšos. Kaspars Kūkšs, sveiciens Kaspar, vīri saņemās. Tas par patriotiem. Tā, Kaspars Kūkšs, patrioti labākie. Atbruņoja ļoti skaisti nospēlēja Nūju, ne? Jā, un Seviskis ar kāju atstāja zonā, ripu neļāva izmest. Bet ripu tomēr ir Regrana zonā, Oskars Ūlišs gar bortu. Alvim Albis vārdu priekšā bīstami! Oi, kas pa iespēju bija patriotu komandēm atklāt vārtus? Jau, mēs jau tiešām vējas pārniem tuvojamies jau no otrā perioda beigām. Mēs tam pārtīklā, tur Svilpe, kas tur neliela sadursme, viss normāli izdzīvi. Jā, otrs vairākums. Oi, laba piespēle no Gustava. Oskars Ūdrs dodās, arī metīs. Atvaira. Meita ceļa augstumā gribēja pārspēt, tur maliņā neizdevās. Un atgādināsim, ka hokeja komanda Patriots spēlē dotajā brīdī mazāk. Kas par piespēli? Bet Vārtsargs, ko dara? Ko dara Patriots? Banders un Lauris Alvis. Kļūda! Un Edijs! Un izglābās Patriotu. Šitas Zēbergs kļūda. Notika. Jā, jo tur neliela stumdīšanās bija. Osis ar Zēbergu savā starpā. Metiens aikā netrāpīja Zēbergs. Tukši vārds stūris bija, jā. Tur atlaicošo ripu būtu pamanījis, būtu atklāts rezultāts. Satiksmē. Ārā. Mazākumā. Izskriež un uzmet. Bīstam, Edij! Edijs lēns, Edijs pamanīja. Izkrita no paduses ripu un pēdējā brīdī numur 81 Edijs Stahovs gāja uz ripu, bet Edijs tomēr piespiedā. Tas bija Edijs pret Ediju? Jā, Edijs pret Ediju un Edijs bija spēcīgāks. Jā, Edijs un Edijs, viss normāli. Tā teikt. Jā, jo patrioti Ūdris. Ūdris apspēlēs 1 pret 1 tiks. Nometa Savītskim un... Ai, bloķēts ar ripu, kur ripa krīt. Piespiež. Kas pa momentu tikko bija? Ripa uzlidoja gaisā un neviens neredzēja, kur ir ripa. Tur bija atkārtoto metienu, varēja būt bīstams, bet, diemžēl, patrioti izdarīja tā, lai tas nebūtu. Banders, metiens, kur ripa iesprūda starp augstu un Proškurinu kaut kur, bet metiens bija baigi labs, vēlreiz Banders atkārtot un Proškurins bloķē. Baigi labi, tas bija labs metiens, tas bija tiešām labs. Šodien, ja būtu statistiku, mēs skaitītu, cik ir bloķēta metiena, es domāju, tā būtu ļoti daudz bloķēta. Kas tur? Banders cīnīja! Teic, Banders gūst vārtus! Tas, kurš šo visu te satricināja ar diviem bīstamiem metieniem un līdz galam tomēr, kā saka, iegāja gaļā un dabūja golu savai komandai. Patrioti 1-0 vadībā. Deinis Banders, Tim Barel, Šausliešu Dzelzceļš, kā saka. Un rezultāts mums kļūst 1-0 par labu mājniekiem, un mājnieķi šodien mums ir hokeja klubs Patrioti. Jā, paldies, noteikti izspēlēsim līdz galam, jā? Jā, jo spēle ir ļoti azartiska, ātra, bez liekām kas pa momentu no Patrioti izpildīšanu. Un iestrēgs pie spēlētāji, ieiet zonā, būs piespēlē. Denis saglabā ripu. Spēcīgs metiens! Ui, garām bīstam! Oi, kas pa brīdi! Varēja būt skaisti. Jā, laikumā mūs kāds vairāk skatās. Tā skatās mums 76 malaši, paldies, piekdienā.
Respekt. Ui! Kas pa iespēju bija Broņinam pāri vārtiem. Ļoti bīstams uzmetiens vārtu virzienā. Būs centrējums? Ir un... Un labākais spēlētājs Patriotu rindās. Nu neviens cits kā Edijs Marcinkēvičs. Šatauts, sausā uzvara, atvairīti metieni. 23 atvairīti metieni. Regan komandai numur 28 Dzintars Saulietis. Jā, Dzintars Saulietis. Nu, Malečs var pagriezt, un Edijs dodās uzvaras triecienā. Aiziet, nu, būs gols. Būs gols. Ir gols. Visiem visu labā, tā, čau. Sveicināt, dāmas un kungi. Atbildot uz tavu jautājumu, prieks, ka atgriezāmies uz uzvaru takas, pieturējāmies pie spēles plāna, un ja vārdsargs ir atstāts uz nulles, tad viennozīmīgi viss ir tā arī izdarīts. Nu, ir laba spēle pirms pašiem play-offiem, atlikusi vēl viena, un es domāju, ka būsim pilnībā gatavi uzsākt play-offu cīņu par kausu.